Sveiki! Šis nav parastais video, šis ir ļoti īpašs video. 1. oktobrī sāks iepriekšēja parakstīšanās uz grāmatas pret likteni stāvēdami pirmajiem 2 sējumiem. 3. būs vēlāk, nākamā gada pavasarī. Pavisam īsi un vienkārši. Nekas tāds Latvijā vēl nekad nav izdots. Tie būs 2 milzīga izmēra sējumi, katrā 1000 lapušu, visos 3 sējumos kopā tātad apmēram 4500 unikālu fotogrāfiju, vēstuļu, dokumentu, cilvēku likteņu. Šis te uzskatāmībai ir apgāda neputns izdotais Niklāves Trunkes albums. Tajā ir 800 lapušu, izmēri ir kaut kādi 30 x 25 cm. Katrs no Strelnieka grāmatas sējumiem būs 1000 lapuses, 1008, ja precīzi, un izmērā nedaudz lielāks. Lai uzreiz aizbaidītu lielu daļu interesentu, paskaidrošu. Šis ir bijis šaušalīgi dārgs, darbietilpīgs un tā tālāk pasākums. Droši vien tādu tikai reizi dzīvē var darīt. Rezultātā tikai 3 sējumu nodrukāšana 1000 eksemplāru tirāžā katrs izmaksās apmēram 150 000 eiro. Tātad viena sējuma nodrukāšanas cena ir ap 50 eiro. Es pie šī grāmatas projekta faktiski dienās strādājis nedaudz vairāk kā gadu. Bet mans darbs ir bez maksas. Strelnieka grāmata nav man naudas lieta, tas ir kaut kas pavisam cits. Bet vēl ir mākslinieks, fotogrāfs, redaktori, korektors, visi izcili savu darbu darītāji. Un ir viena īpaša fantastiska lieta. Visos sējumos kopā būs apmēram 120, pat nedaudz vairāk fotogrāfijas, kuras restaurējis un padarījis krāsainas viens no pasaules izcilākajiem fotokolorizēšanas meistariem. Jo, lai kā mēs skatītos uz 100-gadīgām melnām bildēm, pasauli vienalga ir krāsās. Par to visu ir jāsamaksā, kā par visu dzīvē. Es ļoti labi zinu, cik daudziem cilvēkiem pašlaik ir grūti laiki, un es jūtos neērti, ka man tagad jāsaka, iepriekšējās parakstīšanas cena uz pirmajiem 2 sējumiem kopā būs 150 eiro. Tātad 75 eiro par vienu sējumu, šādu, lielāku, resnāku, biezāku nekā šis te, un es tur neko nevaru izdarīt. Es neko neprasu par savu darbu, mēs izvairīsimies no grāmatnīcu uzcenojumiem. Grāmata pret likteni stāvēdam tiks patiešo nosūtīta tiem, kas būs parakstījušies. Bet izmaksas ir izmaksas, un Valsts kultūra kapitāla fonds pavasarī Strelnieka grāmatai jebkādu pabalstu atteica. To arī var labi saprast. Latviešu strelnieki nekāda neatbilst valdošai kreisai ideoloģijai. Viņi nedomāja par dzimumu maiņu, viņi mīlēja savus meitenes un savas sievas, un viņi nevis maksāja pabalstus savus zemes okupantiem, bet viņi šāva dūru un nogalināja visos citos iespējamos veidos. Un pat sarkaniem strelniekiem galvenais bija brīvība. Brīvība, kas mūsu laikos tiek padarīta par lamu vārdu un kriminālu sodāmu lietu. Kas tad ir un kas nav grāmata pret likteni stāvēdami? Sāksim ar to, kas tā nav. Pasaulē ir milzīgi kvantumi neizlasām zinātnisku sacerējumu, un man nav ne mazākās vēlēšanās cilvēks apgrūtināt ar vēl vienu. Strelnieka grāmata nebūs zinātnisks sacerējums. Tāpat īsti nebūs vēstures grāmata. Šī grāmata nepalīdzēs jums nopelnīt daudz naudas. Šī grāmata nepalīdzēs jums būt laimīgākiem, veiksmīgākiem. Šī grāmata pat nepalīdzēs jums iegūt briesmīgi daudz ļoti nepieciešamu zināšanu. Bet jums būs pie kā pieturēties. Ko tas nozīmē? Kad jums šķitīs, ka dzīvē ir gals, kad jums šķitīs, ka viss ir slikti, kad jūs jutīsieties, ka pasaule ir sagrūsi, kad jūs neredzēsiet izeju, kad jūs nekam neredzēsiet jēgu,
Tad jums būs pie kā pieturēties. Pie tiem cilvēkiem, kas uz jums raudzīsies no ikvienas šīs grāmatas lapuses, no visām 3000 lapusēm 3 sējumos. Šie bija cilvēki, kas dzīvoja un mira, lai jūs šodien būtu, lai jums būtu sava zeme, lai jums būtu sava brīvība un sava dzīve. Jūs neesat nekādi eņģeļi, un arī latviešu strēlnieki nebija nekādi eņģeļi. Viņi kļūdījās, viņi grēkoja, viņi strādāja palaidnības. Arī ar venēriskām slimībām viņi slimoja, no krutkas mira, bēga, dezertēja. Tas viss būs šajā grāmatā. Strēlnieki bija īsti latviešu čaļi un vīri, un ne tikai latviešu. Vēl tur bija igauņi, lietuvieši, krievi, ebreji, čīgāni, somi, vēl visādi tautu pārstāvji. Un viņi visi kopā ir tie, ar kuriem mēs varam lepoties un pie kā varam pieturēties. Šīs grāmatas sējumos būs 1000 cilvēku, daudzi tūkstoši. Šādi te izskatās tikai pirmā sējuma manuskripts, kas tagad dodas ceļā pie korektoriem, redaktoriem, zinātniskiem ekspertiem, lai nebūtu pārāk daudz blēņu. Tie daudzie tūkstoši cilvēku, kas ir šajā grāmatā, šajos 3 sējumos, no kuriem uz pirmiem 2 sākas parakstīšanās, viņi visi skatās uz jums no katras lapuses, un katrs no šiem cilvēkiem, šiem viņu stāstiem tā vai citādi apliecina vienu un to pašu. Liktenis ir smaga lieta, gandrīz nenovēršama. Bet jūs nekad nezināt, kas ir liktenis, bet kas nav. Itin visam jūs varat vismaz pamēģināt stāvēt pretī. Doktors Dūlitls savulaik savus ceļojumus plānoja ar aizvērtām acīm iebakstot zīmuli nejauši atšķirtā pasaules Atlanta lapusē. Ir viena lieta, ko es jums varu garantēt. Jūs šajā grāmatā varēsiet atšķirt jebkura sējuma, jebkuru lapusi. Un tajā būs kāds cilvēks, kāds stāsts, kāds priekšmets, pie kura jūs grūtā brīdī varēsiet pieturēties, pret kuru jūs varēsiet atbalstīties un iet tālāk. Vai tas ir daudz vai maz par 150 eiro? Es pajautāju mākslīgiem intelektam, ko var iegādāties par šādu summu, un gudrnieks man atsūtīja sarakstu uz vairākām lapusēm ar visādām gan noderīgām un praktiskām, gan garšīgām un citādas baudas sniedzošām lietām. Kāpēc restorāna vakariņu vietā izvēlēties grāmatu? Es nemācēšu atbildēt. Katram savs. Katram savs. Vēl tikai pāris lietas. 1000 eksemplāri ir ļoti maz, un to īpašnieki automātiski nonāks ļoti īpašā klubiņā. Turklāt būs vēl 100 pavisam īpaši eksemplāri. 2 pirmie sējumi kopā maksās jau 500 eiro. Numurēti. Katrs ar Latviešu strēlnieku bataljonu organizācijas komitejas zīmogu nospiedumu zīmogu lakā. Ar sastādītāju mākslinieku veltījumu, katrs arī ar oriģinālu 1915. gada strēlnieku atklāti. Kas tie tādi? Kas tie domāti? Pavisam vienkārši. Ir jāmēģina kaut kā savākt līdzekļus, lai iespējami daudz eksemplāru nonāktu bibliotēkās, kurām šāda cena, protams, nebūs pa kamatē. Tas viss, protams, nav godīgi pret cilvēkiem, kuriem 150 eiro ir milzīga summa. Ko mēs te uztaisīsim tagad 1000 naudīgo cilvēku klubiņu, kuriem būs pie kā pieturēties, bet pārējie, kas mums par daļu, lai iet ratā. Un te ir tā mana sakāmā daļa, par kuru pazīstam praktiski domājuši cilvēki, kas man vēl tikai labu, teica, Lato, to tagad nevajag. Pateiks vēlāk, kad grāmata būs izpirkta. Nē, es tomēr tagad. Drukāšanas izmaksas, bet vēl ir tāda lieta kā e-grāmatas, elektroniskās grāmatas. Protams, arī tur ir kaut kādas izmaksas, lai drukātas grāmatas maketu pārvērst elektroniskajā grāmatā, bet salīdzinājumā ar 3 sējumu nodrukāšanai nepieciešamajiem 150 000, tās vienalga ir kapeikas. Un tā tad pārskatāmā nākotnē būs arī elektroniskā grāmata. Ar laiku visi 3 sējumi, kuri katrs maksās cik vien maz iespējams. Nezinu, 2, 3 eiro, ne vairāk kā 5. Jo ik viens, kam vajag pie kā pieturēties, ir pelnījis šo grāmatu, lai spētu stāvēt pret likteni, lai vienkārši spētu stāvēt. Nevis rāpot vai klanīties, bet stāvēt. Visas praktiskās detaļas tepat tās blakus šim ierakstam.